Bismillahirrahmanirrahim. Kas ir Ahmadija musulmaņu kopiena? Ahmadija musulmaņu kopiena ir musulmaņi, kas tic Mesijam, Hazrat Mirza Gulamam Ahmadam, miers ar viņu, no Kadjānas. Hazrat Mirza Gulams Ahmads 1889. gadā nodibināja Ahmadija musulmaņu kopienu kā atzimšanas kustību islāmā, uzsverot tā būtiskās mācības par mieru, mīlestību, taisnīgumu un dzīves svētumu. Mūsdienās Ahmadija musulmaņu kopiena ir vislielākā islāma kopiena pasaulē, ko vada viens Dieva izvēlēts vadītājs, viņa svētība Hazrat Mirza Masrūrs Ahmads, lai Allāhs ir viņa palīgs. Ahmadija musulmaņu kopiena aptver vairāk nekā 200 valstis, un tās locekļu skaits pārsniedz 10 miljonu. Hazrat Mirza Gulams Ahmads sludināja, ka viņš ir Jēzus Kristus metaforiskā otrā atnākšana un Mahdī, kura atnākšanu pravietis Muhameds, lai viņam ir miers un svētība, pareģoja. Ahmadija musulmaņu kopiena tic, ka Dievs sūtīja Hazrat Mirza Gulamu Ahmadu, lai izbeigtu reliģiskos karus, nosodītu asins izliešanu un atjaunotu morāli, taisnīgumu un mieru. Viņš reformēja musulmaņus no fanātiskiem uzskatiem un prakses, stingri aizstāvot islāma patiesās mācības. Viņš arī atzina dižo reliģisko pamatlīdzēju un svēto, tostarp Zoroastra, Abrahāma, Mozus, Jēzus, Krišnas, Budas, Konfūcija, Laucu un Guru Nanaka cildēnas mācības un paskaidroja, kā viņu oriģinālas mācības pārvēršas patiesajā islāmā. Ahmadija musulmaņu kopiena ir vadošā islāma organizācija, kas kategoriski noraida terorismu. Pirms vairāk nekā gadsimta Hazrat Mirza Gulams Ahmads uzsvērti paziņoja, ka džihādam ar zobenu islāmā nav vietas. Tā vietā viņš mācīja musulmaņiem sekot svētajam Korānam un pravieša Muhameda piemēram un aizstāvēt islāmu ar bezasinīm intelektuālu džihādu ar pilspalvu. Hazrat Mirza Gulams Ahmads ir sarakstījis vairāk nekā 80 grāmatu un 10 000 vēstuļu, sniedzis 100 lekciju un piedalījies daudzās publiskās debatēs. Ahmadija musulmaņu kopiena turpina izmantot izglītību, lai miermīlīgi reformētu musulmaņus un atdzīvinātu islāmu visā pasaulē. Hazrat Mirza Gulams Ahmads atgādināja musulmaņiem par Dieva apsolījumu sargāt islāmu ar hilāfata palīdzību. Hilāfats ir garīga institūcija, kas ir pravietības pārņēmēja. Ahmadija musulmaņu kopiena uzskata, ka tikai islāma hilāfats var miermīlīgi apvienot cilvēci. Kopš Hazrat Mirza Gulama Ahmada nāves viņa pēcteči ir bijuši 5 kalifi. Pašreizējais kalifs Hazrat Mirza Masrūrs Ahmads dzīvo apvienotajā karalīstē un ir kopienas garīgais un administratīvais vadītājs. Hilāfata vadībā Ahmadijas musulmaņu kopienā ir uzbūvējusi vairāk nekā 16 000 mošeju, 600 skolu un 30 slimnīcas. Tā ir iztulkojusi svēto Korānu vairāk nekā 70 valodās. Ahmadija musulmaņu kopiena izplata islāma patiesās mācības par mieru un iecietību, izmantojot 24 stundu televīzijas kanālu MTA, internetu, www.alislam.org un drukāto izdevumu Islam International Publications. Tā atrodas vispasaules katastrofu seku likvidēšanas priekšplānā caur Humanity First bezpeļņas labdarības organizāciju. Ahmadija musulmaņu kopiena ir vienīga islāma organizācija, kas apstiprina mošejas un valsts sadalīšanu. Neskatoties uz to, ka daudzās musulmaņu valstīs notiek nežēlīgas vajāšanas ticības dēļ, Ahmadija musulmaņu kopiena turpina iestāties par vispārējām cilvēktiesībām, visām reliģiskajām un citām vajātajām minoritātēm. Tāpat tā daudz iegulda sieviešu vienlīdzībā, izglītībā un pilnvarošanas programmās. Tās locekļi ir vieni no likumam pakļāvīgiem, izglītotākajiem un aktīvākajiem musulmaņiem pasaulē. Lai iegūtu vairāk informācijas par Islāmu Ahmadiju, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni islams-ahmadiyya.lv
un YouTube kanālu. Saite ir mūsu lapas biogrāfijā.